Labrīt, ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, ministri, godātie klātesošie. Man ir tiešām prieks jūs šodien visus šeit sveikt Rīgas pilī. Vienai ļoti svarīgai, manuprāt, sarunai, kas ir saistīta ar to, ka mēs visi redzam, kādi ir demogrāfijas pēdējie rādītāji. Mēs visi ļoti labi saprotam, ka, lai varētu pastāvēt mūsu valsts, lai mūsu tautas kultūra turpinātos, lai mēs varētu sargāt mūsu valsti, lai mums būtu ko sargāt. Mums ir pats svarīgākais tomēr runāt par to, kāda būs mūsu nākotne, kāda būs mūsu tautas nākotne un ko mēs varam darīt, lai pirmkārt apturētu demogrāfijas kritumu un lai sāktu strādāt pie tā, lai cilvēku skaits Latvijā palielinātos, lai palielinātos mūsu visu tautas skaits. Un es domāju, ka mēs visi labi saprotam, ka veseli izglītoti, motivēti un rīcības spējīgi cilvēki ir mūsu attīstības pamats. Un tas ir arī būtiski, kaut arī tādēļ, ka jaunajiem un stiprajiem vienmēr, un tā ir bijusi arī mūsu dzīvesziņa, ir jārūpējās jau arī par tiem, kas vairs nevar paši par sevi parūpēties, gan tiem, kam ir nepieciešama palīdzība. Patiesībā sakot, demogrāfijas politikas ziņā mums ir tikai divi iespējamie ceļi. Pirmais – uzlabot dzimstību un dzīves kvalitāti, otrais – atvērt durvis un veicināt migrāciju. Un es domāju, ka mēs tomēr visi gribam pirmkārt veicināt un strādāt pie pirmā mērķa. Šodien sarunas mērķis ir saprast, ko mēs varam darīt, kādas ir tās idejas, kuras ir nepieciešams īstenot uzreiz, kādas ir varbūt lietas, kuras mums ir jāskatās ilgtermiņā. Un ir pilnīgi skaidrs, ka mēs šodien pēc šīs sarunas neiziesim ar kādu plašu gatavu plānu, jo mēs labi saprotam, ka ģimenes politikas jautājumi, demogrāfijas jautājumi nav vienkārši. Tas nav gluži kā nopirkt kādu preci, nopirkt vilcienu, un mēs arī vilcienus pirkām te 18 gadus. Un vienu otru projektu mēs arī īstenojam nepiedodam ilgi. Mums arī ir pilnīga skaidrība, ka situācija ir skaudra, ka bieži vien ir tā, ka uz papīra likumos viss jau ir ļoti skaisti uzrakstīts, bet praksē daudzas lietas vienkārši nestrādā. Vai nu naudas trūkuma dēļ, vai nu speciālistu trūkuma dēļ, vai kaut kādu citu iemeslu dēļ. Tas, ko es gribētu teikt, ņemot vērā arī to, ka bieži vien mēs atsaucamies uz sarežģīto ģeopolitisko situāciju, mums valstī, un to es teicu janvāra sākumā, ir jādefinē kopā visiem, nevis tikai man intervijās vai politiskās diskusijās, bet mums visiem kā sabiedrībai jādefinē 3 pamata prioritātes un jāmobilizējās šo 3 pamatlietu attīstībā. Un es saprotu, ka arī daudz citas nozares ir svarīgas. Es ļoti labi to saprotu, bet viss nevar būt prioritāte, nekas nav prioritāte. Pirmā lieta ir drošība un valsts aizsardzība, jo mēs arī labi saprotam, ka ir daudzas ģimenes, kas šobrīd redzot, kas notiek pasaulē, dzirdot dažādas izteikumus, ļoti nopietni domā, vai ir vērts laist pasaulē bērnus, kāda būs viņa nākotne. Un šeit mēs esam daudz runājuši, šeit ir daudz lietas, kas notiek. Daudz lietas, ko mēs vēl darīsim, no aizsardzības izdevuma palielināšanas līdz arī darba ar mūsu NATO sabiedrotajiem. Un tas arī ietekmē demogrāfiju. Bet otra lieta, tā ir, un te mēs varam daudz strīdēties par terminiem, es runāšu tajā valodā, pie kā mēs esam pieraduši, tā ir demogrāfija, demogrāfiskās krīzes. Šobrīd apturēšana, šobrīd vienkārši ir jāaptur tā lejupslīde. Un, protams, tad pakāpeniski jāiet uz šo te, tomēr krīzes pārvarēšanu, arī kāpinot dzimstību. Tā ir otra prioritāte, un trešā, tā ir ekonomika, tā ir ekonomikas situācijas uzlabošana, un te varbūt nemaz nav jārunā par kaut kādām mega lielām investīcijām. Sāksim kaut ar to vienkāršāko, sāksim beidzot kārtīgi mazināt birokrātiju
vai tā būtu būvniecība, vai tā būtu pašvaldība līmeņa birokrātija, vai tā būtu valsts birokrātija, dažādas procedūras. Tā brīdī, kad mēs dodam iespēju uzņēmējiem un netraucējam viņiem strādāt, viņi strādā. Tās ir tās 3 lielās prioritātes. Šodien es gribētu godīgu domapmaiņu, tāpēc šī saruna būs slēgta. Nevis, ka mums būtu kas slēpjams, bet lai mēs varbūt mazāk runātu lozungos, vairāk runātu konkrētās lietu kārtības apspriežot, ko mums vajadzētu izdarīt uzreiz un kādi līdzekļi tam būtu jāatvēl, kas ir tas, kas varētu palīdzēt apturēt šobrīd vismaz uz tuvāko 2 gadu laikā kritienu un tad sākt stabilizēt un attīstīt situāciju. Tātad kādi būtu naudas līdzekļi, kas būtu vēl darāms un kas būtu jādara ilgtermiņā. Es no savas puses redzu 3 lietas, kuras es piedāvāju diskusijā, bet tas nenozīmē, ka vajadzētu apstāties tikai pie tā, ko es runāju. Jūs esat absolūti brīvi un ļoti laipni aicināti dalīties ar savām idejām, viedokļiem. Pirmā lieta, mums ir vairāki pabalsti, kas nav celti gadiem. Tas ir jādara kaut vai tāpēc, lai dotu signālu, ka valsts ir nopietna savā uztverē un rīcībā. Ja jau mēs runājam par demogrāfiju kā svarīgu lietu, tad arī valsts iespēja robežās atbalsta. Man bija vakar tikšanās ar labklājības ministru, man bija tikšanās ar Bērziņu kungu, Saeimas. Es tagad atvainojos, kāds bija precīzais nosaukums. Es teikšu sociālo lietu komisijas priekšsēdētāji, kāds tur tas oficiālais nosaukums, atstāsim to protokolām. Un mēs izrunājām, kas ir tās varbūt pilnīgi konkrētās lietas šajā ziņā. Bet pabalsts nav vienīgais. Otra lieta, tā tomēr ir arī veselības aprūpe un pieejamība. Jo nav normāli arī, ka bērni bieži vien gaida rindās. Gaida rindās un vecāki gaida rindās, un te ir jādomā, kā šo uzlabot. Es zinu, ka izglītība ir svarīga, es izglītību apzināti šobrīd neskaršu, bet trešā lieta, ko mēs esam runājuši, un tas ap citu ir svarīgi ne tikai demogrāfijas, bet arī remigrācijas kontekstā, mājokļu pieejamība. Patiesībā sakot, mums ir arī daudzās programmās nauda. Nav tā, ka uzreiz paprasīsim 500 miljonus un viss notiks. Varbūt ir jāpastāsta arī, ko mēs varam darīt, lai esošo finansējumu varbūt efektīvāk izmantot. Bez naudas neiztiks. Ar lozungiem arī neiztiks. Bet ir jāsaprot arī, ka tās naudas nav daudz, un tāpēc mēģinam sakoncentrēties, ko mēs varam darīt, cik daudz tas būtu nepieciešams. Un es no savas puses apsolu, ka visu šo gadu es kaitināšu valdību, kritīšu valdībai uz nerviem un darīšu visu, lai 28. gada budžetā tomēr demogrāfijai nezinu cik, bet noteikts finansējums parādītos, un pēc tam es kritīšu uz nerviem Saeimai, un tad visi kopā jūs kritīsiet uz nerviem man. Bet mēs strādāsim kopā. Paldies jums!